mēs 5 bērni dzīvojām 32 kvadrātmetros. Tā kā diezgan ātri bija nokristīts savā ģimenē par žīdiņu. Tad, kad es pasaku kaut ko jau 88. reizi, tad beidzot man pielec. Sponsorēšana. Kam tas vispār kaut ko dod? Un tā nauda vienkārši aiziet, kur Edijs viņu izdzers, apēdīs, ja, un kas no tā beigās radīsies. Šodien mēs esam kārtējo reizi restorāna Hercogs Blaumaņa ielā, kur mums ir prātspēļu studija, un šodien mums ir kārtējais podcasts, un mans viesis ir Gatis Silakaktiņš. Gati, kā man tevi stādīt priekšā? Jo tev ir diezgan daudz titulu. Tu esi gan Rīgas biznesa kameras vadītājs, izveidotājs, gan B2B akadēmijas izveidotājs, vadītājs, gan grāmatu autors. Jā, principā, ja to var saukt par stādīšanu priekšā, lai gan viena no mūsu biedriem, Rīgas zoodārza priekšniece Aneta. Jā. Viņa vienmēr, pilnīgi tā kā viņai laikam skudriņas augstu sliktā nozīmē, pa muguru noskrien, ka viņa dzird vārdu salikumu stādīt priekšā. Viņš saka, stādīt var ābolus, kāpos, vēl kaut ko stādīt, ja, bet runājot par mani, Rīgas biznesa kamera, jā, B2B akadēmija, jā, jeb pareizāk sakot, pārdošanas veicināšana B2B segmentā cilvēkiem, kam ar to gribētos nodarboties veiksmīgāk. Grāmatas, tas vienkārši radās kā govīta esmens pilns, tad kaut kur jāliek, tad pagaidām tās ir 2 grāmatas un audio grāmata. Ir arī, izmantojot manas balss kvalitātes, radušās pāris meditācijas un taps vēl, un tad redzēs, kā tas viss tur iegrozīsies un notiks. Un noteikti pie šī mēs neapstājamies. Man tūlīt būs dzimene, un es sapratu, ka šis ir tāds labs laiks, kad atkal kaut kādus jaunus lēmumus pieņemt savā dzīvē, kaut ko pamainīt, un es jau zinu, ko es šogad pamainīšu savā karjerā. Tā kā es kā labs gleznotājs, kamēr nav glezna gatava, nevienam nerādu, ja, tāpēc šo arī atļaušos, bet, kā saka, stay tuned. Es zinu, ka viena no tavām apņemšanām bija sākt klavierspēli. Es to sāku, atkal esmu uzlicis maz pauzīt, bet virzos uz to, lai atkal pie tā atgrieztos. Es patiesībā 30 gadus savā mūžā biju uztaisījis lielu pauzi klavierspēlē. Un tad mana sieva, viņa taisa neirometriju, kas izskatās tā, ka viņa uzliek tādu elektroiekārtu uz galvas cilvēkam, dod viņam pildīt visādus uzdevumus, dažādus. Uzdod dažādus jautājumus, liek cilvēku smadzenēm strādāt dažādos virzienos. Matemātiski, vokāli, fonētiski kaut ko dzirdēt, atcerēties kaut ko, tad atmiņā un visu kaut kādu, smadzeņu bloku tiek nodarbināti. Un šis aparāts mēra, kas notiek tavā galvā, ar kuru no uzdevumiem tava galva tiek galā veiksmīgāk, vienkāršāk. Jo noteikti, ka vadīt prātspēles varētu daudz cilvēku, bet tev tas kaut kā sanāk vienkāršāk, ja, un ģeniāli. Es to varbūt darītu pēc 10 gadu ilgu smaga darba, varbūt es tiktu līdz tam līmenim, kur cilvēki teikt, šis jau atgādina bišķiņu Ediju. Ja, jo mums ir atšķirības tajā smadzeņu struktūrā. Un manā smadzeņu struktūrā viņa man atgādinoši atklāja, ka mans galvenais talants ir mūzika. Un es visu pasauli uztveru ar mūziku. Ne kaut kādi tur pārdošanas biznesi, vēl kaut kas arī daļai izskaidro, kāpēc es joprojām neesmu miljonārs. Vismaz neoficiāli. Vismaz oficiāli neesmu, jā. Un saka, mūzika. Un tieši klavierspēle. Un es atsāku spēlēt klavierus. Es Rīgas Doma koru skolā aizgāju, saku, es dzirdu, jums te ir daudz kabinetu ar klavierēm, varbūt kādu no tiem jūs varat izīrēt. Nē, par to nevar būt runa. Cik gadu jūs bērnam? Saka, nē, es ne bērnam, es sev meklēju. Viņi vēl vairāk šokā, ko sev, kāpēc un kā. Un tad beigās sarunāja man ļoti labu skolotāju,
Bet tas viss izrādījās bišķi neefektīvi. Vienkārši tā mācīšanās reizi nedēļā man tur jābrauc. Stunda, tas ir pa maz, lai es sevi tā riktīgi atgūtu. Bet mēs 2 mēnešus pamācījāmies šādā režīmā. Jau es atkal spēju kaut ko foršu nospēlēt, smukā tādā izjustā līmenī. Cilvēkiem, kas man ir klausījušies, kā es spēlēju, viņiem, protams, tur jānoņem nost bišķiņ tā lišķības daļa, ja, ko cilvēki taču tomēr grib, lai es jūtos labi pēc tam, ka viņi man kaut ko pasaka. Bet pamatā viņi atzīmē, ka izklausās labi. Bet tu nāc no radošas ģimenes pēc būtības? Es nāku no 5 bērnu ģimenes un Liepājā. Tātad Vēja pilsēta, arī daudz ar kultūru un mūziku saistīta. Un šajā ģimenē mēs 5 bērni, mani vecāki, līdz kamēr man bija pat 6 gadi, dzīvojām 32 kvadrātmetros, kaut kur tā. Un šī ir viena no lietām, ko es tagad, piemēram, lasu par mārketingu turīgiem cilvēkiem, kur ir daudz pētījumu taisīti par pasaules 400 oficiāli bagātākajiem cilvēkiem, un kas viņus daudz kur vieno un kur viņi atšķirās. Un viena liela viņu vienojošā pazīme ir tā, ka lielākā daļa, vairāk kā 80%, ir tiešām from zero to hero. No ļoti trūcīgiem apstākļiem izauguši līdz tam, ka viņi ir ļoti, ļoti turīgi. Un, kā likums, viņiem tomēr arī saglabājās šī pietāte pret telpu, pret naudu, pret resursu. Un viņi saprot, ka viņi var atļauties jau visu kaut ko, ka principā nav nekas tāds, ko viņi nevarētu sev nopirkt, bet ir iekšēji tas bērns vēl saglabājies pat 60, 70 gadu vecumā, kurš saka, klau, tā būtu izšķērdība tagad nopirkt to lielo jahtu. Lai gan viņi mierīgi viņu var nopirkt, un viņu turīgumā tas nekādīgi neatsauksies. Un es šad tad arī sevi jūtu, ka es esmu izaudzis ļoti ierobežotos apstākļos materiāli. Un tāpēc, tad, kad man ir jāplāno kaut kas vērienīgāks, kaut kas lielāks, es diezgan ātri sajūtu tādu iekšējo pretestību, ka tas noteikti maksās daudz, un tas vispār nekur nestrādā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es atceros, tu man savulaik atpakaļ nāci un teici, Gati, mums vajag prāt spēlēm sponsors. Un es saprotu, ka ar maniem kontaktiem es to varētu izdarīt 1 un 2, bet manā iekšējā būtībā ir kaut kas, kas saka, sponsorēšana, kam tas vispār kaut ko dod? Un tā nauda vienkārši aiziet, kur Edijs viņu izdzers, apēdīs, ja, un kas no tā beigās radīsies. Lai gan patiesībā tur ir liela pievienotā vērtība, un ja mēs paskatāmies vispār, ko sponsorē pasaulē, tad man liekas, ka prāta spēles vajadzētu būt top 10 obligāti, ko vajag sponsorēt. Tā. Es ļoti ceru, ka kāds skatīsies mūsu podcastu, dzirdīgs un sadzirdēs šo un nolems arī ar to nodarboties. Gati, mēs ar tevi esam daudz tikušies ne tikai Rīgas biznesa kameras saistībā, bet es arī bijuši esmu pie tevis uz apmācībām. Mēs arī ar tevi kopā esam bijuši dažādās apmācībās. Bet atgriezīsimies pie šīm pārdošanas apmācībām. Kā tu saprati, ka tev ir jānodarbojās ar to, ka tu māci citiem pārdot? Šim jautājumam ir atbildi no 2 daļām. Pirmkārt, to, ka es nodarbošos ar pārdošanu, es sapratu jau tajā pašā laikā, kad es augu savā ģimenē, Liepājā, jo es biju pirmais no visiem 5 bērniem, kurš par to, ka viņam palūdz kaut ko izdarīt, atbildēja ar jautājumu, kas man par to būs? Un diezgan ātri bija nokristīts savā ģimenē par žīdiņu. Pozitīvā nozīmē, protams, bet ar zinām humoru devu, jā. Un es jau pamatskolā sapratu, jau paskatījies pirmās importa filmas, kas nāca iekšā, jā, tur video kasetēs un tā tālāk. Columbia Pictures un jau kā šie kur rādīja Amerikas ikdienas dzīvi, biznesu un firmas, jā, tur pirmā Tom Cruise firma, piemēram, jā, un līdzīgas, kur cilvēki tirgojās ar vērtspapīriem, principā ar gaisu.
un tādā veidā dzīvo vienkārši galvu reibinoši labos apstākļos, tad es saprotu, mans tēvs ir podnieks, mamma bibliotekāre, un varbūt, ka es gluži negribu iet viņu pēdās un vai nu strādāt 8 noliktās stundas, uzturēties telpā, par ko tev maksā, principā, maksā jau par zināšanām, kas tur ir, bet viņas netika tur novērtētas. Vai arī otrs variants, ka tu dari fizisku darbu, ja? Protams, tev ir sava brīvība, kad tu celies un dodies uz darbiem, bet tikpat labi tev var būt pēkšņi tik daudz darba, ka tu neredz dienas gaismu nedēļām ilgi, un pēc tam tu iznāc no raktuvēm, ar pārmocītu ķermeni un protams, ar ilgām pēc lielām atpūtām. Un es sapratu, ka acīm redzot tā pārdošana, tur kaut kas ir, tā komunikācija, cilvēku saprašana un viņiem kaut ko piedāvāt, ko viņiem vajag, vai viņiem varbūt pat to nevajag. Un tad man vispār mana saprašana par to, kas ir pārdošana, ir ļoti transformējusies no šo 40, vairāk kā 40 gadu laikā. Un sākumā viņa bija absolūti atžgārna, tāda, kādu mums rādīja video kasetēs, un pēc tam viņa sāka transformēties, jo tas, kā rāda video kasetēs, pirmkārt nestrādā, otrkārt, ja nostrādā, neliek justies labi. Gati. Jā. Ņemot vērā to, ka tu esi atnācis uz Prāta spēļu podcastu, ir tāda lieta, ka mēs tevi arī notestēsim. Mēs gribam pārliecināties, cik daudz tu zini un cik daudz tu nezini. Es noteikti tagad zināšu vairāk. Tu viennozīmīgi zināsi vairāk, tāpēc es tev aicināšu uz mūsu Prāta spēļu laboratoriju, kur profesors Harijs ir sagatavojis tev 3 dažādus uzdevumus. Lieliski. Pie tam viens ir saistīts ar naudu. Dāmas un kungi, esiet sveicināti kārtējā Prāta spēļu podkastā. Šodien pie manis Prāta spēļu laboratorijā Gatis. Jā. Sveiks, un tagad 3 uzdevumi. Sāksim visu pirms jau ar mazu jautājumu, ievadu jautājumu. Kā tu domā, cik liela nozīme cilvēkam ir naudai sabiedrībā mūsdienu? Vai par naudu var nopirkt visu, vai tas ir svarīgākais, vai tas ir... Tas nav svarīgākais, bet gribās vienmēr vairāk. Un tieši tagad ir iespēja izcelt nevis man, bet tev. Lieliski. Tu jūti, ka tur ir Tev pilns zutnis? fiziska nauda. Jā. Te nav nekādas kripto vai digitāla valūta, te ir īsta naudiņa. Kolosāli. Tev ir pirmais uzdevums sekojošs. Jāiebāž roka zeķē un jāpasaka, cik tur ir. Un ja būs, tie ir eiro. Un ja būs pareizi, viss tavs. Mēs sametāmies, kaut kā izdzīvosim līdz algai, viss kārtībā. Lieliski. Nesatraucies. Lieliski. Tā, un aiziet laiks 2 minūtes. 2 minūtes? Jā. Labi. Tududududum. Es redzēju vadījumu šito darot. Šo ir cilvēki darījuši Prāta spēļu TikTokā. 4-2-3. 4,23. Man pat nav jausmas, cik tur ir. 4,23. 4,23. Tā. 4. Tas ir daudz. Tā. 20. 23. Vēl 33. 33, es aizmirsu. Nav slikti. Šis ir viens no top rezultātiem. Paldies, es to aizmirsu, pirmos 10 centus. Jā. Bet vispār nav grūts uzdevums. Man personīgi arī dzīve ir līdz kursiem, pārdošanas un pēc. Jo man ļoti spilgt atmiņā ir tas, kā man vajadzēja sarunāt tikšanos ar kādu personu, un es kāpu uz krēsla un runāju, jo tu atceries, tas sākums bija tāds, ka es pat ar iedomāto šo cilvēku nevarēju uzsākt komunikāciju. Ja? Un nodarbības beigās es jau ar viņu sazvanījos un norunāju tikšanos. Jo tev ir apskaužami labi iztēle. Tu šad tad varbūt pat neatšķir, kad tu kaut ko tikai iedomājies, un kad tas īstenībā arī ir. Bet tas tev ļoti palīdz laikus novērtēt arī kaut kādas fantāzijas. Ja mēs tā paskatāmies, tad no sākuma jau ir tā doma, doma, ko tu gribi darīt. Un, es iemācījos arī to no tevis, ka no sākuma vajag izdomāt, ko tu gribi. Un tagad tu to esi izdomājis, tad to vajag sev pateikt, ka tas tā ir. Un tad arī virzīties tādā virzienā.
Es tev to mācīju? Tas ir tas, ko es no tevis iemācījos. Okay. Saproti, varbūt... Es pats gribētu to iemācīties. Nu, jā, bet, zini kā, viens mans pasniedzējs sen apakaļ teica tā, ka katrs no jums šeit ir atnācis tāpatās kā uz lielveikalu ar savu iepirkumu groziņu. Jūs visi ienākat vienādi un katrs iziet ar saviem pirkumiem ārā. Tieši tāpatās arī pēc šīm te tavām apmācībām katrs no mums ir izgājis ar kaut ko citu. Šī ir viena no tām lietām, ar ko es izgāju ārā. Te arī otra daļa no atbildes uz tavu jautājumu, kā es kļuvu par pārdošanas treneri. Pirmā tā tad bija sapratne par to, ka vispār pārdošana ir kaut kas, ko es dzīvē darīšu, un otrais bija, es sāku ar pārdošanu, ar telepārdošanu. Tiklīdz es savas studijas uzsākot Rīgā, sākot savu patstāvīgo dzīvi, nodrošināt sev kaut kā vajadzēja, sāku ar piestrādāšanu Topshopā. Ilgāk par pusgadu man tas nesanāca, bet tā pusgada laikā es sapratu, ka var pārdot arī bez kaut kādām tehnikām, vēl nezinu kā, vienkārši ar to, ka ir fantastiska balss un cilvēkiem pietrūkst kaut kas, ko viņi tajā balsī atrod. Un tad es sapratu, ka ar balsi es varu ļoti daudz ko izdarīt. Ja kāds ir lasījis, ne tikai skatījies filmu Kāpa, bet arī lasījis darbu, tur ir ļoti precīzi nodefinēts, kas tieši balss ir. Un ar balsi tad es no tā laika arī visu laiku mēģināju izbraukt, un tu sapratu, nevienmēr sanāk, jo ne visiem pietrūks tas, kas ir manā balsī. Un sākot jau strādāt par Sākot strādāt B2B segmentā ar pārdošanu valsts organizācijā, tā bija Latvijas pasts, mums, lai iet progresam līdzi, piedāvāja, jums apmācības būs. Un nesaukšu kas par kompāniju, bet es aizgāju tam apmācībām, pirmās apmācības manā mūžā, un es sapratu, ka tas, ko šis cilvēks dara, šis pārdošanas treneris, ir kaut kas, ko es arī gribu darīt. Un tas, kā viņš to dara, ir kaut kas, ko es jau šodien varu darīt labāk. Protams, tur arī mana augstprātība un viss pārējais ar manu ego saistītais ieslēdzās, bet pa lielam tas bija tāds pavērsiena punkts, kāpēc pēc tam arī aizgāju strādāt no Latvijas pasta uz komercizglītības centru, jo visas mācības un kursus, ko es tur pārdevu saviem klientiem, es drīkstēju arī pats apmeklēt. Un vismīļākā tēma, protams, man bija pārdošana un komunikācija, psiholoģija. Fantastiski pasniedzēji, lieliski cilvēki un savu amata meistari, no kuriem es ļoti daudz ko iemācījos. Un pēc tam jau vienkārši automātiski, tad jau, kad nomainījās vēl vairāki karjeras posmi manā dzīvē, jo es kā likums no visām darba vietām tiku diezgan drīz atlaists, jo es nemāku sadzīvot ar darba devējiem. Vai pareizāk sakot, ar domu, ka man kāds ir priekšnieks, nāk prātā tas mūsu ansamblis Olas. Jā. Man nekādu priekšnieku. Precīzi, jā. Un likumsakarīgi, tad, kad es jau sāku pasniegt cilvēkiem kā pārdošanas treneris dzīvības apdrošināšanas kompānijā, pa lielam pasniedzot, es tikai tad sāku saprast, ko vispār pārdošana nozīmē. Jo līdz tam man nebija tādas baigās saskars ar tādu aktīvu pārdošanu vai sapratni par to, kā tas jādara, un viss sanāca vienkārši uz apjomu rēķina. Es vienmēr esmu bijis super aktīvs, un tad no tās aktivitātes vienmēr kaut kāds procentiņš ir tas, kas nostrādā. Bet sākot mācīt, es apguvu arī, kā ne tikai būt visu laiku aktīvam, bet kā vienkārši trāpīt mērķī, šaujot reti vai retāk. Un tad likumsakarīgi cilvēki sāk to pamanīt un sāk man aicināt jau kā uz korporatīvu, vadīt viņu apmācības. Pirmie bija Lexus pārdevēji, Ves Motors. Pēc tam sekoja Piva, un tad jau tālāk jau atsauksmes un viss pārējais aizgāja tālāk, un tad es sapratu, laikam šis ir kaut kas, kas man jāsāk darīt, ir patstāvīgi regulāri. Tad mēs bija kaut kādu laiku, mēs sadarbojāmies ar Adros Baltiju, kur Aleksejs Saveljevs vada, un sākām piedāvāt cilvēkiem nevis
to, kas tirgu jau ir pa pilnam, kad tu atnāc uz 1 vai 2 dienām un visu dienu nosēdi apmācībās un pēc tam ar kūpošu galvu atgriezies darba vietā. Un tu saproti, to materiālu tu kaut kādā mūžā paskatīsies, lai gan tas ir ļoti maz ticams. Un, kā likums, tev ir tās pašas vecās problēmas, kurām tev joprojām ir tikai tie paši vecie instrumenti, ar kuriem strādāt. Lai to novērstu, mēs izstrādājām 20 nodarbību sēriju. Tas tā kā apmācību seriāls reizi nedēļā uz 3 stundiņām cilvēks satiekās un 20 nodarbībās, tad 5 mēnešu garumā iziet pamatīgam apmācību kursam. Un tad mēs ar Alekseju, mēs kaut kādu 1,5 vai 2 gadus mēs šo te pārdevām pārdošanas akadēmiju, kur daļu no apmācībām es vadīju, daļu viņš. Un pēc tam mēs sapratām, ka mēs tomēr runājam par dažādām lietām, tad, kad mēs runājam par pārdošanu un nolēmām neturpināt sadarbību, un pēc tam radās B2B akadēmija. Un tad man nākamais jautājums bija, Meņģeļejevs savu tabulu nosapņoja. Es neticu tam, bet labi. Kā tu izveidoji savu programmu? Kā arī kaut ko sapnī redzēji? Vai? Nē. Kā jau es sāku teikt, no sākuma bija 20 moduļi, un es vienkārši sapratu, kuri no moduļiem ir ielikti tikai tāpēc, lai to varētu vieglāk pārdot. Un sistemātiski gadu no gada man viss sākās, es tad paņēmu savus 12 moduļus, un pēc tam es pamazām ar katru nākamo reizi sapratu, te bija nodarbība, kurā bija ļoti maz jautājumu, bija ļoti daudz, visiem viss jau skaidrs. Varbūt, ka šo nodarbību mums nemaz nevajag piedāvāt nākamajām grupām. Un tad es sistemātiski griezu nost pa moduļiem vienu. Palika 8. Un šobrīd jau ir 7. Jau 7? Jā, tur ir tā lieta. Tu mācījies vēl, kad bija 8. Un tu noteikti neko neesi zaudējis, un arī tie, kas tagad mācās ar 7, viņi neko nebūs zaudējuši. Pirmkārt, viņi būs iegūši laiku, kas viņiem ir aiztaupīts no vēl vienas nodarbības. Otrkārt, viņi būs arī ātrāk tikuši līdz esencei. Es esmu atklājis, kāpēc tu man prasi, kāpēc man patīk mācīt cilvēkus vai mācīt cilvēkiem pārdot. Daudzi neatzīsies, bet patiesībā biezā slānī pārdošanas treneri, koči, psihologi un tā tālāk, viņi citus māca un to darot, viņi paši iemācās. Tu esi vampīrs. Bet es vampirēju no sevis, teiksim tā, jo tad, kad es pasaku kaut ko jau 88. reizi, tad beidzot man pielec. Jā, kaut kāda atziņa atnāk. Jā, vai pielec pavisam savādāk, ja? Jo pēkšņi saslēdzās tā dzīves pieredze, kas ir tās 80 reizes bijusi savādāka, un tad 88. Šitā man vajag turpmāk darīt. Un, ja tev to saka no malas, tu varbūt ieklausies, varbūt tev aizķerās, ja? Bet baigi daudz jāsaka un baigi daudz jārunā un baigi maz citām alternatīvām jābūt tavā dzīvē, ieskaitot tavu pašu pieredzi, lai veiktu tiešām būtiskas izmaiņas. Un tad, kad tu sajūti pats no iekšas, ka tā ir taisnība priekš manis, tad tas ir īstais dzinulis tiešām ieviest pārmaiņas savā praksē un karjerā. Un es arī, ja man kāds prasa, kāpēc tu Gati joprojām neesi oficiāls miljonārs, ja, tad es lieliski apzinos, es vienkārši tam vēl neesmu sev pietiekuši sagatavojis. Bet es turpinu gatavoties. Man patīk mana drauga izteiciens, kad viņam prasa, who are you? Viņš saka, millionaire in the making. Nākamais varētu šķist viegls, bet zināmās aprindās tas ir radījis grūtības uzdevums. Prāta spēlēs, kā tu zini, ir jāpasaka. Domā tās Epsteina aprindas vai ko? Par tām mēs skaļi nerunājam. Labi. Prāta spēlēs parasti ir jāatbild pareizi, vai vismaz uz to pusi. Tad nākamais uzdevums būs kardināli kaut kas pretējs, jāatbild nepareizi. Tu redzēsi attēlus, un tev jāpasaka sekundes laikā, kas tas nav. Un iet nākamais, kas tas nav. Un redzēsim, cik tālu tev izdosies tikt. Un aiziet. Sputniks. Varda. Hefners. Lidmašīna. Vīrietis. Tauriņš. Nauda. Kafija.
Lidmašīna. Putra. Sieviete. Un pēdējais. Spole. Tā, līdz 13. Viennozīmīgi atbildes bija unikālas. Starp citu par Džakondu. Šī taču nav spole. Es nezinu, kas tas ir. Šī nav spole, jā. Šis ir vienīgais, ko es nezinu, kas Tu tas nezini, ir. kas tas ir pats. Okay, Pats tu nevar nezinu, atbildēt kas tas jebko. ir. Jā. Okay. Par Monu Lizu tur taču bija arī konspirācija, ka varbūt tas ir Džeks, tāpēc, ka tu pateici vīrietis. Nu, labi, ieskaitīsim Cik šito. es zinu, tas nav vīrietis. Nu, jā. Tas nav vīrietis. Bet, nu labi. Jā, bet par Persiku patika atbild visiem. Viennozīmīgi. Mums patīk jautājums. Kā ir ar Rīgas biznesa kameru? Cik šobrīd tur ir biedri? Ir tā, ka aktīvi, jeb tie, kas ir kaut kādā veidā piedalās biedrības dzīvē, ir 80 ar kaut ko. Ja mēs skatāmies kopš 2017. gada, kad es nodibināju Rīgas biznesa kameru, uzņemti ir vairāk kā 250, kas arī vēl nav lielākais skaitlis, ko es varētu uzņemt. Vienlaikus, jo es vienkārši to es apstiprināju savā iepriekšējā karjerā, sadarbojoties ar citu biedrību, kur tas cipars bija krietni jaudīgāks. Un ja mēs tā skatāmies uz mani šobrīd, ja tu man prasītu pirms 2 gadiem, cik ir biedru Rīgas biznesa kamerā, es ļoti uztrauktos, nenosaucot visus biedrus, kas ir uzņemti, ieskaitot tevi, un domāt, jo es lielāku ciparu nosaukšu, jo es likšos Lielāks. Lielāks, tātad pievilcīgāks arī potenciāliem biedriem. Un šobrīd es nekautrējos pateikt, ka mums biedru skaits vispār nav svarīgs. Mums svarīgs ir tā vērtība, ko mēs biedriem dodam. Un šogad mēs kā reiz arī šo vērtību sākam dot, arī izmantojot mākslīgā intelekta aģentus, un mēs sākam mačot biedrus viens pret vienu. Mēs sākam viņiem piedāvāt satikties kopā, un tā kvalitāte ir uzaudzēta arī pateicoties tai sapratnei, ka biedrs biedram reti kād kaut ko pārdos. Lai arī biedrs ar biedru vislabāk jūtas kopā, jo viņi viens otram labāk uzticās. Toties, ja pieņemsim tava mērķa auditorija, kas ir tava mērķa auditorija? Var nosaukt? Šeit ir dažādi varianti. Viens variants tie ir publiskie pasākumi, kas notiek tepat Blaumaņa ielas zālē. Tad tur būtu privāta personas. Tas ir privāta personas. Pamatā, jā. Un otrs segments tie ir korporatīvie klienti. Tā tad uzņēmuma komandas. Jā. Un ja tu satiec kādu, kam mērķa auditorija arī ļoti līdzīga ir, ka viņam ir sektors gan privāta personas, gan uzņēmuma komandas, bet viņš, protams, ka pārdod kaut ko pavisam citu, jo prāta spēles ir tikai viens. Tad jums ir vērts runāt par to, kā tu palīdzēsi viņam, lai viņu ierauga tava mērķa auditorija, tavi klienti, un apmaiņā pret to viņš vienlaicīgi, burtiski, izdarīs visu, lai viņa mērķa auditorija un viņa klienti ierauga tevi. Tas ir tas, kas šobrīd ar Kasparu notiek par šīm te pastaigām. Jā, Pārgājieniem. Jā. Viņam ir precīzi tieši tāda pati mērķa. Mēs ar viņu arī tieši satikāmies un šobrīd veidojam šo sadarbību. Nekautrējies, Kaspars atklāja sevi. Jā, Kaspars atklāja sevi. Jā. Mēs, starp citu, ar Gatu bijām aizgājuši fantastiskā piedzīvojumā un pārējiem Rīgas biznesa kameras biedriem, kuri nepabaidījās no augstuma un ieradās, un mēs pildījām dažādus uzdevumus. Tas bija vienkārši fantastisks pasākums. Gan tā pastaiga, gan tie uzdevumi, kas tur bija jāpild. Mums tiešām bija super komanda. Mēs ļoti labi sadarbojāmies. Bija patīkami, ka mēs viens otram centāmies palīdzēt, lai sasniegtu mērķi. Mēs visi bijām tendēti uz mērķi. Nevis mēs centāmies konkurēt savā starpā, parādot, kad tie ir labāki vai mēs labāki un tādā veidā. Jā, tas bija ļoti labs pasākums un prātspēles ar viņu sadarbosies viennozīmīgi. Un tagad mēs tikai liekam punktus uz I, lai saprastu, kā tas viss notiks. Es domāju, jums viss lieliski izdosies. Jūs abi divi esat apņēmības pilni, enerģijas pilni un ar labu nodomu un ar milzīgu sirdi apveltīt
veči. Es esmu par sadarbībām ar vairākiem uzņēmumiem. Mēs esam jau uzsākuši sarunas un ar daudziem arī sadarbojamies šādā veidā. Arī ar tevi, Gati, mēs esam iepriekš sadarbojušies pēc tavām apmācībām, toreiz ar Ēriku Stenznieku kopā. Tu izmantoji vienu no prātspēļu piedāvātajiem pakalpojumiem, kad pārbaudas darbs pēc apmācībām. Jā. Mēs to vairāk saucam par spēli, jo, kā mēs ar HR-istiem esam runājuši, kad ja tev pēc kādām apmācībām vai semināri ir tests vai pārbaudas darbs, šiem cilvēkiem ir lielāks stresa līmenis un viņi nevar tik labi atbildēt. Savukārt, ja viņi uzskata, ka šis te ir vienkārši spēle, kurā būs arī balvas, tad viņi daudz brīvāk pret to attiecās, viņi daudz labāk atcerās, daudz labāk iegaumē, un ieguvēji ir visi darba devējs, jo viņam šie te darbinieki ir labāk apguvuši vielu, un savukārt paši darbinieki, ka viņi paši ir labāk atcerējušies to visu. Kā tu atceries to mūsu spēli? Man liekas, toreiz tīri jautri mums sanāca. Viennozīmīgi bija jautri, bet ne tikai. Tie cilvēki, kas mācījās pie manis un Stenzinieku tajā 9 nedēļu apmācību kursā, tie nebija cilvēki, kas tikai sapņo par kaut kādiem panākumiem biznesā. Tie bija cilvēki, kuri savus sapņus ir diezgan lielā mērā piepildījuši, vismaz tos, par kuriem varbūt mēs sapņojam. Un šī auditorija pamatā, viņi nenāca uz apmācībām, viņi nāca uz kopā būšanu ar sev līdzīgajiem, kas ir viens no ļoti svarīgiem sociālajiem faktoriem. Un tas, ko tu viņiem iedevi ar savu parādīšanos, ar savu uznācienu un viņu zināšanu pārbaudi, bija viņus saliedējošs pasākums. Tas viņus viennozīmīgi satuvināja un ļāva viņiem, caur humoru, kā tu saki, tas bija jautri, ja? Caur humoru un arī caur šo te vieglumu bišķiņ dziļāk ieskatīties gan viens otrā, gan paši sevī. Man ir sajūta, ka visi bija lieli ieguvēji, ka mēs nolēmām piesaistīt tevi. Jāatbild uz jautājumiem. Īsti, ko aiziet laiks, tu uzspied un saki man, un es pasaku pareizi vai nepareizi. Tik vienkārši viss arī ir. Kā tautā tiek saukts dreiliņu apļveida krustojums? Un aiziet laiks, un tagad var spiest pogu. Sievas mātes aplis? Sievas mātes, kāpēc? Es nezinu, man tā liekas, ka es kaut kur esmu dzirdējis. Es galīgi tur nebraucu nekad. Tur kādreiz bija TV krustojums, un tur uz stūra bija pie sievas mātes kafēnīca. Un tagad tur ir aplis, bet tieši tā. Super. Rekordtrends punktus, 84 tavā kontā jau ieripo. Lieliski. Tālāk. Viņš pēc tam ieskaitīsies. Viennozīmīgi. Kur klubam ir šādas formas? Galīgi nav. Mājās, izbraukuma un rezerves krāsās. Lai ir A. A ir C. Liverpoolē. Šito mēs izlaižam, ja? Es golfs vairāk. Jā, drīzāk. Lai gan es ceru, ka te nav jautājumu par golfu. Fiksīts. Ar ko īpaši ir velosipēda, kuru tautā sauc par fiksītu konstrukciju? Iepazīstas ar radošu variantiem? Nekas, nekur nav jāskan. 3, 2, 1 un aiziet. D. Piedziņas rumbas brīvgaita nav iespējama. Respektīvi, skatītājiem, kuri nezin, kas ir fiksīts, tas ir aparāts. Velosipēds. Velosipēds bez bremzēm praktiski. Jāspēj, ja tu gribi apstāties, tu vari spēlēt pedāļiem tikai. Respektīvi, ripot nevar. Tirkšķīši nav. Jā. Tirkšķīši nav. Tā, un es saku, jā, tieši tā. Un tagad tev ir 180 punkti jau. Lieliski. Tā. Kam paredzēts šis rīks? Kaut kur kaut ko iesprauž un kaut kāds pirkstiņš kaut ko dara. Istabas apgaismojums slēdz automātika. Gudrā māja varbūt. Es domāju, ka tas ir Tinder aplikācijas automatizācija. Kādā veidā varētu tas izpausties? Tu līdzīgi kā ar šito te pelnrušķīti, kad viņai pazuda kurpe, šeit kādam var pazust pirksta gals un tad var piemērīt vai iebāzt ausī. Kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, ka te ir vienkārši plašu tīklu izmest. Tik tiešām tev ir taisnība Tinder automatizācijai. To galiņu iesprauž telefonā, un viņš griežās uz riņķa vienkārši un tikai
Un viss pa labi. Viss. Šitā var arī temu automatizēt un vispārējo. Jebko, kur vajag kaut ko svaipot. Super. Tā, kuras autokompānijas logotipā ir vērsis? Lamborghini. Traktors no sākuma un pēc tam sporta mašīnas. Filma ļoti iespaidīga. Tieši tā. No. Cilvēks improvizētājs MacGyvers. Kā viņu sauc? Piers MacGyvers. Jā. Nē. Nē? Kā tad viņu sauc? Angus. Man liekas, ka Angus ir tikai steiki. Un, tā kā arī lielops, MacGyvers. Izrādās, ka MacGyvers pārtapa par steiku. Labi. Kuru no šī bariņa sauc Aleksis? Lauva, protams. Ātrāk nekā par Tinder automatizāciju. Es kaut ko daru biežāk, kaut ko retāk. Tā kā tā. Nākamais. Kā sauc personāžu centrā? Overtimes. Raidījums. Guntis? Nav Zini vai minēji? Minēju, jo oranžs un oranžs. Tā. Redz kā. Tieši tā. Dažreiz prāta spēlēs gadās arī uzminēt. Vienu no 3 kungiem es pazīstu, bet to, kas pa vidu, nav nejausmas, kas viņš tāds. Guntis. Labi. Kam pieder šis ģerbonis? Spiedāli, aiziet laiks un... Latvijas jūras spēkiem. Pilnīgi pareizi. Ļoti ātri kaut kā 2 sekundēs nieka. Un beidzamais jautājums ir par ko? Kuru bumbu neizmanto kalambolā? Kas ir kalambola? Tas ir Harry Potter šitas... Kuru bumbu neizmanto? Neizmanto to... Zipsni. D. Zipsnis ir pats galvenais. Inventārs. Tieši tā man arī likās, tāpēc kā ir tā ir. To viņi visi ķer. Tālāk ir sviedene un āmurgalva. Tāds šāvējs nebija. Līdz ar to apkopojot visus rezultātus, es tev varu apsveikt ar viennozīmīgi uzvaru. Manā kontā kripto naudā no Edija Zača ienāk 621 PS naudas. USDT. Tās ir prātspēļu kripto naudiņas. Kolosāli. Kur ir jūsu tokens? Es gribu viņu izplatīt. Dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties Prāta spēļu podcastu. Ka izturējāt. Viennozīmīgi. Tas bija mokoši. Tiekamies nākamajos raidījumos un sekojiet mums līdzi sociālajos tīklos un visur, kur vien varat. Paldies un uz tikšanos. Atā! Bet vispār Rīgas biznesa kameras pasākumi, es tur bieži arī piedalos. Viņi tiešām ir interesanti arī paši par sevi. Man ļoti patīk, kā tu mūs sadali grupās, kā mēs tur veidojam to komunikāciju. Un arī šīs te apmācības, kas parasti notiek, ir ļoti interesantas. Un man bieži ir bijis tā, ka aizejot uz vienu pie tevis, es pameklēju kaut kur citur, vēl aiziet kādu citu viedokli, paklausīties un tādu plašāku skatienu uz visu to gūt. Tāpēc man alaži ir interesanti tevi satikt, jo tu vienmēr esi uzzinājis. Gudris kļūs jau vakal par kaut kādu noteiktu apjomu gudrāks. Protams. Ja tagad tu zini vairāk. Ja tev ir iekšā, tu nevari nezināt. Arī fakts. Tev taisnība, mēs mēģinām kaut kādā veidā un noteikti arī ar panākumiem atšķirties starp citām tīklošanās platformām, tīklošanās iespējām un klubiem un savienībām. Tas, ka mēs atšķiramies, tas kāda gaumei var būt ļoti ok, kādam tas var nebūt ok. Un, piemēram, tevis paši pieminētās sadalīšana mazās grupiņās, kur cilvēki pusstundas laikā iepazīstās bišķi kvalitatīvāk nekā 30 sekundēs vesels bars. Tur ne visiem tas ir vajadzīgs, ne visiem to gribās, un es arī saviem biedriem saku, ja jums ir tik augstā mērā noslēgtība kaut kāda savai iekšējā, un jūs negribat nākt un pa mazām grupiņām iepazīties pusstundu un klausīt, jūs neinteresē varbūt nemazam citi, kas ir pilnīgi ok. Kādam varbūt ir pilnīgi citi dzīves uzskati un redzējumi. Un arī viņam ir vieta Rīgas biznesa kamerā, jo viņam nākot uz mūsu ikmēneša pasākumiem, kas ir reizi vai 2 reizes mēnesī, nav spiesta lieta nākt uz to tīklošanos. Viņš zina, ka pirmā pusstunda mums paies tīklojoties, atjaunojot vai stiprinot kontaktu vienam ar otru.
Un vienmēr tur būs arī ne tikai biedri, bet arī viesi, kādi uzaicināti vai vienkārši apmeklētāji, dalībnieki. Un tie visi ir uzņēmēji, valsts līmeņa vadītāji vai uzņēmumu īpašnieki, kuri viens otram noteikti var iedot lielu pievienoto vērtību. Un joprojām, ja kāds vēlas nekomunicēt, vai viņš vienkārši grib nošķirties, vai viņam vienkārši patīk klusums, tad viņš var nākt uz pasākumu otro daļu, kur ir jau mūsu vieslektori, kuri runā par dažādām tēmām. Tur februārī mums ir kiberdrošība, mums ir arī ražošanas optimizēšana un eksports. Ja? Tā kā, ja šīs tēmas interesē, nevajag sev liekt pasākumu, vajag vienkārši izvēlēties laiku, kurā ierasties. Tālāk. Vēl viena interesanta tīklošanas lieta, uz kuras tu man arī esi uzsēdinājis. Jā. Un kas tas ir? Golfs tieši tā. Teikšu godīgi, līdz brīdim, kamēr tu mums ar Juri piespiedu kārtā neteici, ka jānāk ir pamēģināt. Nu labi, tas tā ir humoram, bet... Patiesībā, ja ne Juris, tad es tev nebūtu nekad tur dabūjis uz lauku. Jā, tas bija tā interesanti, jo tu jau man sen aicinājis tā ilgi pretojos, jo es sapratu, ka, pa to bumbiņu trāpīt ir ļoti sarežģīti. Es esmu mēģinājis, man nekad tas nebija tā padevies. Jā. Bet es sapratu to, ka tad, kad es to mēģināju, man nebija blakām cilvēks, kurš man pateica, kā pareizi to darīt. Es atceros, tad viņš man stāstīja, ka jāsit ir ar kreiso roku. Izrādās, es esmu labrots, un man otrādāk ir jāsit. Ja, un, kā tu zini, tad mēs ar Juri aizgājām no sākuma patizloties. Ja, patīk šitie te labs sitiens. Un beigās, jā, mēs nokārtojām zaļās kartes un ar Vadimu kopā trietā, tad mēs katru nedēļu braucām golfu spēlēt. Jā, jūs krietni pārspējāt manu golfu laukumu apmeklējumu biežumu jau pirmajā sezonā, īsti vēl pat nesākoties sezonai. Tā kā par šo es esmu ļoti gandarīts, un es katru gadu kā golfa vēstnesis, ko Latvijas Golfa federācija ir certificējusi, es kaut kādu duci golferu ievedu šajā spēlē. Un, starp citu, Vadims arī zaļo kartu nokārtoja. Es viņu ar to apsveicu. Un tas lielais prieks man ir, tad, kad es rīkoju savus mazos mini turnīriņus pa 9 bedrītēm, un es redzu, ka cilvēki, kas ir pirmos soļus golfā spēruši ar manu klātbūtni, ierodās tagad uz golfa turnīriņiem, saņemās, ka viņiem tas 9 bedrītes būs ok, viņi izies tam cauri, viņi zina, ka tur pārējie arī lielākoties ir iesācēji, un tad viņi arī iepazīst, ok, es tagad nespēlēju ar iesācēju, bet ar īstu jau bezmaz veterānu, ja, bet bija kaut kā interesanti, un izrādās, ka es kā iesācējs ar savu handikapu varu apspēlēt veterānu, jo man ir taču handikaps, ja, ir savas priekšrocības. Un visas šīs nianses viņas ļoti satuvina. Teiksim tā, pēc tam ir vienkāršāk, tad, kad man uzrodās kaut kāda jauna biznesa iespēja, vai man kāds LinkedInā uzraksts, Gati, Klau, mēs tagad meklējam, kur investēt. Ja, tad man ir vienkāršāk runāt ar cilvēku, ko es esmu iepazinis golfā, ka Klau, ir tāda ideja, ir tāda iespēja, vai tevi interesē. Ja, un mēs varam savest kopā, lai cilvēkiem rodās pievienotā vērtība. Un Latvijā uzceļ kādu jaunu ražotni vai uztais kādu jaunu eksportspējīgu biznesu. Tā viņš ir. Starp citu, runājot par golfu, es esmu piedalījies vienā turnīrā. Kurā? Man ir draugs Ivo Krumholts, un viņš katru gadu uz savu dzimšanas dienu rīko Hoļca kausu. Un spēlējam parasti viestros, viņš spēlē viestros. Jā. Un tur ir tā, cik viņam gadi, tik sitieni ir jāuzstājas, un kurš tālāk tiek. Un tur spēlē arī Gatis Šļūka, kurš arī šajā pagājušā gada turnīrā uzvarēja. Normunds Rutuls, Jānis Jarāns, Juris Vaidakovs, tāda laba kompānija ir. Super. Jā, es ieņēmu godpilnu no pēdējo vietu. Tu zini, tā tiešām ir godpilna vieta, jo to visi atcerās. Jā, to es viennozīmīgi atcerēšos. Un sliktāk vairs nevar. Var tikai labāk. Tagad es gaidu oktobri, kad es atkal varēšu iet un uzspēlēt un paskatīties. Bet tu man nošokē, lai arī cik sen es jau esmu golfā, pieņemsim par Rutuli, es nezināju, ka viņš arī ir golfā. Tu man patās atvēra acis. Jā, tīri labi spēlē. Labāk man, teiksim tā. Un golfs jau pamazām, es atceros, ka es sāku dzīvot Rīgā,
un es tur studiju biedriem vai vēl kādam atzinos, ka es esmu no Liepājas, tad Liepāja man ļoti patīk. Es tur zinu, Jāni, zinu Jāni. Un man likās, vai tiešām uzskata Liepāju par tik mazu pilsētu. Un šobrīd ir tā, ka cilvēki, kas uzzina, ka es esmu golfā, jau uzreiz saka, tu zini, Norķis arī spēlē. Zini, Norķi, jā? Es saprotu, laikam forši, jo golfs beidzot Latvijā vairs nav tik maziņš, ka tu vari zināt katru Norķi, kas viņu spēlē. Jā. Tā kā golfā jau ir jo tu pats zini, daudz. Teiksim, uz Ozotu aizbrauc spēlēt, tur vienmēr pilns ir. Jā, tieši tāpēc es ļoti cerēju pagājuši gadu, ka viens no mūsu biedriem, Islanda hotela vadītājs Andris Kalniņš, kurus arī ievilku golfā, viņš vinnēs tajās vēlēšanās, kas bija pašvaldības, jo viņa solījums un apņemšanās bija, ja viņš vinnēs, tad Zaķu salā mums būs vēl viens 18 bedrīšu golfa laukums. Un Zaķu sala, man liekas, loģistikas ziņā ir fantastiska vieta, kur to izdarīt nevienam netraucē. Un kas var būt vēl jaukāks, kā tēmēt pa televīzijas torni, sitot golfa bumbiņu, un vēl televīzijas tornim uzlikt to karodziņu augšā, kā golfa bedrītē. Es domāju, tā būtu pasaules slavena PGA līmeņa noteikti Tiger Wooda iecienītākā vieta, kur spēlēt. Un tas atnest visai valstī fantastiskus rezultātus. Es tev izstāstīšu humoru, kā man gadījās tajā Hoļca kausā. Pirmā bedrīte, pirmais sitiens, es tur sagatavojos, tāds nopietns. Protams. Situ, protams, tur patās blakā pa labi tie koki. Es tajos kokos iesitu iekšā. Es tieši spēlēju, flaitām biju es, Ivo un Juris Vaidakovs. Un Ivo saka, labi, ņem vēl vienu bumbiņu. Saka, pagaidi, es atradīšu tulītās. Eju skatos, jā, ir bumbiņi, ņem bumbiņu. Es skatos, nē, nav manējā. Es tad saprotu, ka nevienīgais es tāds meistars, kas tur patās ir iesits iekšā. Golfs viennozīmīgi pareizā kompānijā ir ārkārtīgi jautra spēle. Viennozīmīgi. Mēs saku ar Juri un Vadimu, ka gājām, tad mēs parasti braucām uz viesturiem. Darba dienās no rītiem, tad tur ir mazāk cilvēku, un tad tādi meistari kā mēs varam mierīgi izspēlēt. Brauciet mierīgi izspēlēt, uztrenēties, un pēc tam nāciet uz Latvijā skaistāko, foršāko laukumu, kas ir Ozo, un spēlēt. Tiešām skaisti tur ir. Man arī tur ļoti patīk. Mēs pat ar Juri nopirkām vienīgo nūju, kas neiet mīnusā. Makšķeri. Jā. Vienu uz abiem? Vai? Jā. Okay. Nav ko tērēties, ja viena nūja varētu 12 eiro maksāt. Vai jūs tādu dārgāku pameklējāt? Mēs dārgāku nopirkām. 20 eiro, sapratu. Es neatceros tieši cik, jo mēs tur gan cimdus pirkām klāt vēl. Golfā, kā jebkurā citā sporta veidā, tu jau var arī nopirkt no tīra zelta darināts nūjas. Nē, mēs pieticīgāk. Mēs vienu pirkām tāpēc, ka mēs pārsvarā, ja braucam spēlēt, mēs braucam kopā spēlēt. Un, ja kāds nebrauc, tad viens viņu paņems tāpatās. Jā. Golfs tuvina. Un tās manas aktivitātes arī ir tādas, ka es atceros, tas bija pagājuši vai aizpagājuši vasaras. Piedāvāju vienam savam arī Rīgas biznesa kameras biedram, saku, Klau, es zinu, ka tu jau sen gribi nokārtot zaļo karti, bet tu līdz šim vēl neesi līdz tam ticis. Varbūt tu gribi ar mani iziet pa Ozo laukumu un es kā golfa vēstnesis un ko. Es nezinu, kā tur būs un vai man ir laiks un ko. Un es saku, bet tu zini, Vita arī interesējās spēlēt, varbūt tu gribi pievienoties. Viņš momentāli norēģēja, protams, un es sapratu, ka uz golfa laukumu var ļoti labi iepazīties ne tikai lietišķi, bet arī personīgi. Un tā ir vēl viena tīklošanās, tāda tīklošanās ieguvums. Vēl viena ieguvums. Bet skaties, ar Vadimu jau mēs arī tieši uz laukumu. Levēji viņš nāca uz Rīgas biznesa kameras pasākumiem, mēs ar viņu esam runājuši, bet tieši tā foršā draudzīgā saikne, kas izveidojās, tieši golfa laukumā izveidojās. Protams. Un tagad mēs tiešām ļoti čomojamies, ik pa laikam sazvanamies. Meloju, mēs vēl vienā turnīrā piedalījāmies. Mēs piedalījāmies, es, Vadims Juris, labdarības pasākumā, ko City Golf organizē. Tur bija pa virtuālo laukumu jāsteigā un jāspēlē. Jā. Un Kārlis Seniņš, kas ir mūsu treneris, viņš mūs uzaicināja uz to pasākumu. Un
teikšu tā, lai nebūtu jālamājās, skatoties mūsu spēli, viņš ik pa brīdim gāja ar ausmi. Viņš atāk apakaļ, jūs izgājāt, es nezinu, man nesanāca tas virtuālais golfs. Kā trenēties, mēs uz turieni ik pa laikam braucam, lai atcerētos, kas un kā. Un Kārlis ļoti labi parāda, pastāsta, un tur tie mērījumi, viss, kas ir redzami, arī viņi tev pasaka priekšā. Ir akurāti, jā. Jā. Bet šo virtuālo golfu, diemžēl, es vēl neesmu iemīļojis, bet... Tā laikam ir gaumas lieta, lai gan pie mūsu klimata apstākļiem šeit tad ir jāpiemērojās arī... Nē, tur ir viss vienkārši. Tur ir pašam jāiemācās izprast tās sistēmu, kā tas ir. Un tā, kad tu to iemācies, jo, ja arī mēs tikām līdz bedrītei, tad man vislielākais čakars bija ieripināt pa grīnu iekšā. Jo likās, ka tu sit tā kā vajag, bet tas attālums ir savādāks, un tad, tu nevarēji tā kā. Okay. Viens no Rīgas biznesa kameras biedriem ir Turkish Airlines, un mēs vienojamies, ka mēs taisīsim pāris pasākumus pavasarī, kas ir martā un aprīlī. Mēs taisīsim par to, kā stiprināt biznesa saites un biznesa attiecības ar valstīm, uz kurām viņi ved. Piemēram, Dubaja, piemēram, Katāra, varbūt arī kaut kas tālāk. Un tad tie ir tie pasākumi, vai tas ir tas veids, arī, kā mēs mēģinām rast sadarbības ar saviem biedriem. Līdzīgi kā es nopirku prātspēles, tad, kad mums vajadzēja apmācības noslēdzot to vai izdarīt, vai arī es citur meklēju, kur mēs varam kaut kādu telpas paņemt vai vēl kaut ko no saviem biedriem. Arī prātspēles piedāvājuši savus telpas. Un pie mums arī ir bijuši vairāk pasākumu. Ir arī bijuši, jā. Starp citu, bija ļoti interesants pasākums ar Kanādas Latvijas Business Chamber. Jā, tas bija labs. Jā. Es līdz šim tikai ar Bričam neesmu atradis kopīgu valodu, jo viņiem laikam ir bail taisīt kopīgu pasākumu ar vietēju biznesa tīklošanās organizāciju. Varbūt viņiem tur ir kaut kāda, nezinu, kas tur īsti ir par lietu, jā, bet līdz šim, pieņemsim, nedz poļi, nedz kanādieši, nedz Šveice bija Šveices kamera, jā, Īrijas, Latvijas kamera, principā gandrīz visi, kurus uzrunāja, visi bija ieinteresēti, jā, izņemot Britus. Ar Norvēģiem arī tur, bet es saprotu, ka viņiem pašiem tur vienkārši daudz pārmaiņas un viņiem kaut kas tur neiet līdz galam. Bet mana ticība ir tā, ka Ja es visu laiku taisīšu tikai un vienīgi Rīgas biznesa kameras biedriem pasākumu un viņš ir pārējiem pa maksu un tā tālāk, tad kaut kādā brīdī mēs uztaisīsim tādu ļoti slēgtu komūnu, kurā grūti ir tikt līdz kaut kam jaunam. Slēgta komūna nav slikti, toties asins apmaiņa, kaut kādu jaunu seju parādīšanās un interesantu, līdz šim neredzētu biznesu ieplūšana, saplūšana kopā. Tas, man liekas, ir daudz lielāka pievienotā vērtība visiem un abām pusēm. Ko, Gati, tu esi izgājis prātspēļu laboratorijai cauri. Tagad tu zini vairāk. Tagad es zinu viennozīmīgi. Super. Liels paldies tev par sarunu. Paldies. Paldies par ilgstošo sadarbību Rīgas biznesa kameras ietvaros. Paldies arī par mūsu kopējo draudzību, kas ir izveidojusies, un tiekamies citos pasākumos. Obligāti. Paldies tev, un lai viss notiek. Paldies. Čau. Čau.